bija Rami, tu to ļoti labi zini. Es nevaru pieskarties nevienam šitam te traņcim, šitiem te radījumiem, absolūti nevienam no viņiem. Fobija pret grausiem. Jā, man ir fobija, man ir baila no grausiem, man ir pelēt baila no čūskām baila, es nevaru nodibināt labas attiecības ne ar vienu, kas par nožņām krīt. Jūs nemaz nejūtos vainīgs? Es nejūtos vainīgs. Es it nemaz nejūtos vainīgs. Vans parās, es priecīgs, ka tāda radība te vairāk nav. Viņš jau vienmēr ir iepies. Ko, Bruno? Nu, vai viņš pārdzīvo? Zini ko? Man liekas, ka Bruno šobrīd ir drusku citas problēmas. Bruno nebija graukšķītē tik ļoti pieņēmīgs. Vārds arī nebija. Bet ja jau jūs nejūtaties vainīgs, kāpēc jūs gribat, lai vainīgs justos mūsu dēls? Jā, lai tik viņš pieņem. Viss man līdz brašai, un šī tās idiotiskās diskusijas vispieņem. Mēs bijām prieklājīgi, mēs bijām laipni, mēs pret jums cenāmies izturēties kā no varda. Tulpes redz nopirkam. Sievata pozicionē mani kā tādu socializējušos individu, bet es tur vienkārši izturēju, lai šito visu nevaru. Tāpēc, ka savā būtībā es vienkārši esmu mežonis. Kā mēs visi? Nē, neesam mežoņi. Nē, nu, gluži visi nē, jūs nevarat. Nē, es nē. Tu nē, kur no tu? Mums es pilnībā evolūcionēju, mums nebūs. Kāpēc man tagad uzbrūc? Vēl to devu. Nē, tu uzbrūc, kā es redzu, tā ir? Nu, pagaidām, kurš saorganizēja šito te savu saietību? Es vienkārši ļāvos saverlēt. Tu ļāvies saverloties? Tā. Nožēlojumi. Kas tad nožēlojums? Tu jau mums iestājies par civilizāciju, tā ir tavs stiprākais. Tavuprāt, labāk ir būt mežonim? Nevajag, lūdzu. Vai normāli kritizēt man par to, ka viņš slavumīgi vēl nav mežonis? Neko nevajag, neviens jūs nekritizē, neviens tā neteic. Ja vajag jūs ar apdrošināšanas prasībām nesarunāties ar jums mēnešiem. Nu, beidz. Ko izbeidz? Tu vienkārši pārspīlē. Piespēcot pacelties pāri normālībai, pāri sīkmanībai, un tu attopies pazemot un pilnīgi vienu. Mēs jau visi esam pilnīgi vienu. Vienmēr. Tā aizsasnēm. Lai tu pierādi. Bet, ja jūs gribat zināt manas domas, labāk vispār jā. Gribēju kāds lasīt ēduma. Es esmu izgājis, es jums pēc kādu brīža atspūšu, jā? Viss kā vienmēr es dzīvoju kopā ar cilvēku, visu nolietas. Kurš noliet? Es... Vienmēr par lokāču tikšanos. Viss taču teici. Tu teici? Nē, nu. Tu teici, ka tu nevēlies šo tikšanos. Es teicu, ka šī doma man nešķiet laba. Nē, nu, doma bija laba. Tu man teici, ka tā nav laba doma, Mišel. Es teicu, man tā šķiet. Tā ir kāda šķiet, es varu kādam ieliet. Es neredzu. Tev nebija jāiet. Nu, vienai klātītē vajag pieredzēt. Mari, skatoties man acīs, Mišel, pateikt, ka mēs abi nebijām par to vienisprātis. Tā jau nekad lūdzu nomierināties. Nu, tas ir beidzīgi. Tiešām, tas ir beidzīgi. Kurš neļāva nevienam šorīt aiztikt to futī? Kurš teica, pataupīsim pārējo trējiem? Vai cik jauki? Nu, kāds sakars ar šito visu? Ko tu gribi teikt, kāds tam ar to sakars? Kad vienkārši, ja tu cilvēks uzaicini, tad tu uzaicini, ne? Viņš ir melis. Viņš ir melis. Ja mēs runājam par manas personas, ja, tad sievai nācās mani uz šeit atpūt ar vārdu. Ja cilvēks ir uzaudzis ar savu veidā Džona Veina stilu priekšliku par vīrišķi, tad
mazākās vēlēšanās risināt šādu veidu problēmas ar tukšu mūdēšanu. Vai tad tavs augs nebija Spartaks? Vienlīdz. Viņa aizmanto katru iespēju, lai pazemtu pasauli. Pilnīgi skaidrs, ka nebija nekāds jēgas tev vilkšu. Uz ko tu cerēji? Vau! Tiešām cerējies. Vai tu cerēji, ka tev šeit atvērsies kaut kāda vispārēja karokļu? Fantastisks trūks. Korte šofēri, taisa no Sandrosas. 15 gadīgs. Un tūpes. Kurš to izdomāja? Es tikai teicu, žēl, novītušas tūpes. Es neteicu, ka rītos man jāskrien uz tīru. Nu, pagaidiet, Veronika, neuzlaucieties tā, tas tiešām ir nekrāt. Tūpes bija viņa ideja, tikai un vienīgi viņa. Mums neviens neielies. Starp citu, vai nav dīvaini, ka cilvēks, kura priekšteči ir bijuši Džons Veins un Spartaks, pat pēli rokās nevar noturēt? Ir šausmīgi viņai. Viņai es domāju, ka nevajag. Viņš jau ielēja vēl arī. Es nelieku. Viņš jau ielēja. Jūs teicat, ka es nelieku? Viņš jau kas jums liekas? Es neliešu visu. Labi, cer, dar kaut ko grib. Jūs nepanācat alkoholu? Brīnišķīgi panes. Redziet, Reja Ulks. Alē. Alē. Nevarētu teikt, ka mēs esam vēseļu radinieki, jūs un es. Bet es dzīvoju kopā ar cilvēku, kurš nolēmis, ka dzīve ir otršķirīga. Ir grūti dzīvot kopā ar cilvēku, kurš vienam sev šādu domu, kurš ne ar ko nespēja aizrauties, neko negrib mainīt. Dabas, ka viņam viss pie pakaļ. Ja taču jātic vismaz iespēja kaut ko mainīt. Rodīgi, man liekas, ka šis Džeks ir pēdējais, kuram tu kaut ko tādu vairs nav. Ar ko vien man patiks, un to ieskrieties. Jā, ka ir viņa.